Kur braukt CSDD eksāmenā, ja netiek dotas komandas? Skaties 4 saķīgākās situācijas. Ja netiek dotas komandas, tātad krustojumā jābrauc taisni, un šajā situācijā laicīgi jāpamana zīme, un no labās joslas jāpārkrauties kreisajā joslā. Iebraucot aplī, ir jāturpina riņķot pa apli. Nav jābrauc ārā šajā situācijā otrajā izbrauktuvē, kas varbūt vizuāli izstās taisni. Tad turpinām riņķot pa apli un gaidām komandu līdz liks braukt ārā. Ja galvenais ceļš maina virzienu, ir jābrauc taisni, nevis pa galveno ceļu, un jāatcerās no labās puses pārliecināties par drošību. Šajā situācijā jāturpina braukt taisni, nevis jāgriež pa kreisi, jo zīme nosaka, ka šķērsamies ceļš vienvirziena ceļš.